Sadales ķēde vai zobsiksna? Kas jums jāzina, lai nepaliktu uz ceļa? Sveiki, inženierijas cienītāji! Šodien mēs atklāsim vienu no lielākajām dilemām zem jūsu automašīnas motora pārsega – atšķirības starp sadales ķēdi un zobsiksnu. Daudz par tām ir dzirdējuši, bet tikai retais patiešām saprot to izšķirošo lomu. Un vēl svarīgāk, kura ir labākā jūsu transporta līdzeklim? Vai jūs kādreiz esat aizdomājies, kas liek jūsu automašīnas motoram darboties pilnīgā sinhronijā, gluži kā labi noskaņots orķestris? Šī sinhronija nenotiek nejauši. Jūsu transporta līdzekļa mehāniskajā sirdī atrodas būtiska sastāvdaļa, kas ir atbildīga par dažādu detaļu kustības koordinēšanu, nodrošinot, ka viss darbojas īstajā laikā. Mēs runājam par motora sinhronizācijas sistēmu, un tā var sastāvēt no zobsiksnes vai sadales ķēdes. Izvēlēties vai uzturēt kādu no šīm sistēmām ir lēmums, kas tieši ietekmē izturību, veiktspēju un, protams, arī jūsu maciņu. Bet kāda ir īstā atšķirība starp tiem un kāpēc viens motors izmanto vienu, bet cits otru? Lai dziļāk izprastu šo jautājumu, vispirms mums jāzina, kāda ir šo komponentu galvenā funkcija. Gan sadales siksnai, gan ķēdei ir būtisks uzdevums – nodrošināt, lai kloķvārpsta un sadales vārpsts grieztos pilnīgā saskaņā. Kloķvārpsta kontrolē virzuļu kustību, bet vārstu sadales mehānisms ir atbildīgs par ieplūdes un izplūdes vārstu atvēršanu vai aizvēršanu precīzā brīdī. Ja šī sinhronizācija neizdodas, sekas var būt dārgas un katastrofālas motoram, radot ļoti nopietnus iekšējos bojājumus. Tas ir tā, it kā orķestra diriģents zaudētu ritmu un mūziķi sāktu spēlēt katrs pēc saviem ieskatiem. Rezultāts ir hauss. Tagad iedziļināsimies katra īpatnībās, sākot ar slaveno zobaino siksnu. Zobainā siksna ir elastīga detaļa, parasti izgatavota no augstas izturības gumijas, kas pastiprināta ar stikla šķiedru, neilonu vai citiem sintētiskiem materiāliem, lai izturētu motora radītās slodzes un augstās temperatūras. Tās iekšējā virsmā ir zobi, kas precīzi ieguļ zobainajās skriemeļos uz kloķvārpstes un sadales vārpstes, nodrošinot, ka nenotiek slīdēšana. Tā kā tā atrodas ārpus motora, bieži vien ir redzama vai pieejama caur vienkāršu vāku. Galvenā zobainās siksnas īpašība ir tās nepieciešamība pēc profilaktiskas apkopes. Bet kāpēc zobainā siksna ir periodiski jāmaina un kādi ir riski, ja to nedara? Tā kā materiāls ir gumija un pastāvīgas spriedzes un temperatūras svārstības, zobainā siksna laika gaitā dabiski nolietojas. Autoražotāji nosaka zobainās siksnas nomaiņas intervālu pēc nobraukuma, parasti no 40 līdz 120 tūkstošiem kilometru, vai arī pēc laika intervāla, kas svārstās no 3 līdz 5 gadiem, atkarībā no tā, kas iestājas vispirms. Ignorēt šo ieteikumu ir ārkārtīgi bīstami, jo, ja siksna pārtrūkst vai saplīst darbības laikā, kloķvārpsta un vārstu sadales vārpsta uzreiz zaudēs sinhronizāciju. Tas nozīmē, ka virzuļi var vardarbīgi sadurties ar atvērtajiem vārstiem, izraisot vārstu liekšanos, bojājumus virzuļu galvai un pat cilindra galvai. Rezultātā zaudējumi var viegli pārsniegt paša automašīnas vērtību. Neskatoties uz šo risku, zobsiksnai ir arī savas priekšrocības, ja to laiks nomaina. Viena no lielākajām zobsiksnes priekšrocībām ir tās klusāka darbība. Gumija absorbē vibrācijas un trokšņus, veicinot vienmērīgāku braukšanas pieredzi. Turklāt tā ir vieglāka, kas var nedaudz ietekmēt kopējo motora svaru un līdz ar to arī degvielas patēriņa efektivitāti. Sākotnējās ražošanas izmaksas un rezerves daļas cena ir zemākas, padarot motorus, kas to izmanto, lētākus ražošanā. No otras puses, mums ir izturīgā sadales ķēde. Sadales ķēde, kā jau nosaukums liecina, ir metāla ķēde, kas ļoti līdzinās velosipēda ķēdei, taču tā ir izgatavota no augstas izturības tērauda sakausējumiem. Tāpat kā zobsiksna, arī tā savienojas ar metāla zobratiem kloķvārpstā un sadales vārpstā. Taču atšķirībā no siksnas, ķēde darbojas iegremdēta eļļā motora iekšpusē, kas būtiski uzlabo tās kvalitāti un veiktspēju. Lai uzturētu pareizu spriegojumu un novērstu tās daudzīšanos vai vibrāciju, ķēdes sistēmā tiek izmantoti hidrauliskie spriegotāji, kurus darbina motoreļļa, kā arī plastmasas vai metāla vadotnes. Lielais solījums ķēdes gadījumā ir tās izturība, taču esmu dzirdējis, ka sadales ķēde kalpo visu motoru mūžu. Vai tā ir patiesība, vai tomēr mīts? Patiesībā teorētiski tā ir taisnība.
Ķēde ir izstrādāta tā, lai tās izturība būtu daudz lielāka. Bieži vien tiek sagaidīts, ka tā kalpos visu paša motora mūžu. Pateicoties tās metāla materiālam un pastāvīgai eļļošanai ar motoreļļu, tai nav nepieciešama plānota nomaiņa, kāda ir zobsiksnai. Tomēr teikt, ka tā ir mūžīga, būtu pārspīlējums. Laikam, ejot un ar nobraukto kilometru skaitu, ķēde var izstiepties, ko sauc par ķēdes vaļīgumu vai izstiepšanos. Hidrauliskie spriegotāji var atteikt, un plastmasas vadotnes var nodilt vai salūst. Kad šīs problēmas sāk parādīties, motors parasti dod skaidrus pazīmes. Un kādas ir pazīmes, ka sadales ķēde varētu būt bojāta? Un kas notiek, ja tai rodās atteice? Visbiežākais simptoms, ka sadales ķēdē ir vaļīgums vai spriegotāji ir nodiluši, ir raksturīga skaņa motorā, kas var atgādināt grabēšanu vai rūcienu, īpaši augstā startā vai zemos apgriezienos. Ja šīs pazīmes tiek ignorētas, pārmērīgs vaļīgums var likt ķēdei pārlikt par vienu zobu uz zobratiem, izraisot motora desinhronizāciju un radot tādus pašus nopietnus bojājumus kā pārrauta zobsiksne. Sadales ķēdes nomaiņa parasti ir sarežģītāks un līdz ar to arī dārgāks pakalpojums, jo prasa motora daļu atvēršanu. Bet salīdzinot apkopi un eksploatācijas izmaksas starp zobsiksnu un sadales ķēdi, zobsiksnei ir nepieciešams pēc iespējas stingrāks apkopes plāns ar regulārām nomaiņām. Lai gan katra nomaiņa ir salīdzinoši lētāka nekā sadales ķēdes nomaiņa, uzkrātās izmaksas visa transporta līdzekļa eksploatācijas laikā var būt ievērojams. Savukārt sadales ķēde, lai gan teorētiski ir bezapkopes, prasa uzmanību eļļas kvalitātei un regulārai nomaiņai, jo spriegotāju sistēma un pati ķēdes eļļošana tieši no tā ir atkarīga. Ja sadales ķēde sabojājās, remonts parasti ir dārgāks, jo motora izjaukšana ir sarežģītāka. Un vai mūsdienu dzinējiem ir labāka sistēma – sadales ķēde vai zobsiksna? Uz šo jautājumu nav vienas atbildes, jo izvēle lielā mērā ir atkarīga no konstrukcijas, dzinēja un ražotāja prioritātēm. Pēdējos gados daudz ražotāji ir izvēlējušies sadales ķēdi, īpaši lielākas darba tilpuma un veiktspējas dzinējiem. Vai arī, lai apmierinātu pieprasījumu pēc izturīgākiem dzinējiem ar zemākām apkopes izmaksām. Programmada para o proprietário. Materiālu un ķēžu dizaina attīstība padarīja tās klusākas un uzticamākas. Tomēr arī zobsiksnas ir attīstījušās, izmantojot izturīgākus materiālus un nodrošinot garākus nomaiņas intervālus. Tas joprojām ir lieliski izvēle kompaktiem dzinējiem un gadījumos, kad ražošanas izmaksu un ieguvuma attiecība ir svarīgs faktors. Bet es jau esmu dzirdējis, ka dažās automašīnās tiek izmantots zobsiksnas, kas arī darbojas eļļā. Vai tas ir taisnība? Jā, pastāv šāda veida siksnas, un lai gan šķiet dīvaini sajaukt gumiju ar eļļu, un tev, kurš to nezina, tas nekādā gadījumā nedrīkst notikt. Ir vairāk iemesli, kāpēc šāda veida sistēma tiek izmantota, bet es domāju, ka tas ir temats citam video. Ja tu esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, tad noteikti abonē kanālu, ja vēl neesi abonējis, nospied patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šeit platformā un tiktu pieminēts mūsu video. Ja tu esi ziņkārīgs uzzināt par kursiem, kurus mēs iesakām, izmanto QR kodu šeit blakus vai saiti video aprakstā, lai iegūtu piekļuvi dažādām iespējām attīstīt prasmes, kas sniegs priekšrocības tavā karjerā. Un tu? Kāda veida sistēma ir tavā automašīnā? Vai tev ir bijusi kāda laba vai slikta pieredze ar zobsiksnu vai sadales ķēdi? Vai tu pazīsti kādu, kam ir automašīna ar eļļā iegrandētu zobsiksnu? Atstāj komentāru. Es vēlos uzzināt tavu viedokli un stāstus. Te par blakus ir 2 interesanti video, kurus tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu ziņkāri. Un ja vēlies mūs atbalstīt, nospied patīk, abonē kanālu, aktivizē zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tas arī viss inženierijas entuziasti. Sirsnīgs sveiciens un tiekamies nākamajā video.